Labrīt visiem! Šodien mēs turpinam tēmu par, reklāmu, un mūsu tēma turpinās pie AIDA piramīdas. Tātad, kas tas ir, kāpēc tas ir nepieciešams pie reklāmas izveidošanas un izvietošanas, un šodien mēs sapratīsim un spēsim paši izstrādāt AIDA piramīdu, lai veicinātu pārdošanu un komunikācijas rīku atpazīstamību. Tātad pēc šīs stundas jums būs izpratne par to, kas ir AIDA piramīda, kas to ir dibinājis un ar kādu nolūku, un kāpēc šī piramīda ir ļoti svarīga tieši mārketingā. Tātad AIDA piramīdu 1898. gadā izgudroja šis jaunais kungs, kuru mēs redzam attēlā, reklāmas un tirdzniecības pionieris Luīs, un dzimis Amerikā, un strādājot uzņēmumā, viņš saprata, ka attiecīgi izstrādājot tikai kādu konkrētu mērķi, var sasniegt rezultātus. Un, protams, balstoties uz ASV klientiem, pētījumi parādīja, ka apdrošināšana, drošība, tā ir tāds mehānisms, kurš spēj radīt konkrētu uzdevumu ar konkrētu mērķi, un tam attiecīgi veidojās arī sasniedzamais rezultāts. Protams, piramīdas modelis tika izmantots kā pamata organizācijas pārdošanas struktūra. Tātad pirmam bija jāsaprot, kam viņš būs vajadzīgs, kāpēc viņu ieviesa. Tātad ieviesa attiecīgi, lai darbinieki ar noteikumiem spētu apmierināt klientu vajadzības, jo neaizmirstiet, klientam vienmēr ir taisnība, ir nākusi tieši no senajiem laikiem. Un, protams, tā deva iespēju sasniegt augstākus reitingus pārdošanā, lielāku klientu apmierinātību un, protams, bija saskaņota ar vadību visa rīcība. Un kas tad mums ir šajā piramīdā? AIDA mums, kā redzam, labajā pusītē ir apgriezta otrāda, un kreisajā pusē mēs redzam viņu kā augošu. Tātad, ar ko tad viss sākās? Neaizmirstam, ka action tā ir rīcība. Tātad, kas mums tur iekšā ir tajā rīcībā? Rīcības plāns ir tas, kas mums ir backgrounds, jeb apakš pats pirmais solis. Mums ir jāsaprot, kādi mums ir uzdevumi, kādi ir sasniedzamie rezultāti, kāds ir uzņēmuma mērķis, vīzija, stratēģija, kādi ir pamata nosacījumi, jeb katra darbinieka darba struktūra, kas no kura tiek prasīts kādā laikā, kādā periodā. Tātad tas ir action. Ir izstrādāts, teiksim, darba mērķis, ja? Jeb, vai tas būtu mēneša, vai tas ir ceturkšņa, vai pusgada, vai gada sasniedzamais kāds rezultāts. Desire, protams, ir mūsu vēlmes, un visnotaļ sirsniņas, tās ir tas, ko mēs ļoti, ļoti gribētu, bet, protams, no sākuma mums ir jāsaprot, kas tad būs tas, kas apakšā tajā paies apakšā. Un tā ir reklāma. Reklāma ir tā, kas mums liek vēlēties. Ja es ieraugu skaistu šobrīd ceļojumu, jūru, saulīti, zilu ūdenīti ar skaistiem auglīšiem un palmām, un tur ir silts, un šodien paskatos pa logu un līst lietus, ir silts, +3 grādi, un nevar saprast, vai ir ziema vai rudens, tad neapšaubāmi reklāma mani uzrunās, kura piesaistīs mani attiecīgam vēlmē ceļot prom no Latvijas, atpūsties un uzkrāt enerģiju. Tātad, kā tas notiekās? Saveidot reklāmu attiecīgām pēc mērķa grupām vai preču daudzumam, preču piedāvājumam vai pakalpojumu piedāvājumam. Tāpat arī izejot no uzņēmuma piedāvājuma. Ja es esmu frizieris, visnotaļ nevarēšu jūs nodrošināt ar kādu ceļojumu, bet brīnišķīgajā frizētavā es jums varu sniegt iespēju sakārtot savus matus. No sērijas ir jāprot pieiet attiecīgajā brīdī, attiecīgajā vietā pie katra klienta. Un mūsu laikapstākļi varētu būt viens no prioritārajiem, kā strādāt ar mūsu attiecīgo Latvijas sabiedrību. Un tātad interests, jeb intereses, ir tās, uz ko vērš integrētais mārketings.
Neaizmirstam, ka integrētais mārketings ir tas veids, kurš pielāgojās. Un tātad mēs skatāmies jau internetā, sociālajos tīklos, blogeros, youtuberos, e-maili varbūt varētu būt mazāk. Nu, labi, man piedāvā vairāk uzņēmumi, ko es iepriekš esmu izmantojis pēdējā pusgadā. Jā, ieskatos arī tur, varbūt man kaut kas uzrunās. Bet tā doma, kad mēs šobrīd sociālos tīklos, ja mēs redzam, ka mūsu draugi ir aizdevušies kādos ceļojumos, vai mūsu draugi šobrīd plāno ceļot, vai turpretī apmeklēt. Mums šonedēļ nedēļas nogalē ir Baltūra izstāde Ķīpselā, tātad ceļojumi izpārdošana, gada tirgus, tad atkal būtu jāpadomā, vai nebūtu slikti mums tur aizdoties. Un tās intereses, kā mēs tad viņas sadalām pēc mērķa auditorijas, pēc segmentācijas. Neaizmirstam, ka mērķa auditoriju mēs varam saskaldīt arī kā matu ļoti, ļoti smalki. Tātad cilvēki ar zemiem ienākumiem, kuri krāj gadā, lai vienreiz aizceļotu. Tātad jūs viņiem nevarēsiet piedāvāt glamour vai luxury produktu. Tātad jūs piedāvāsiet pašu minimumu. Vai no viņa kaut ko nopelnīsiet? Es pieļauju domu, ka nē. Tātad šeit ir tā doma, kad mums ir jāpelna. Tas ir vispār bizness, tas ir šeit Latvijā ir nepieciešams izdzīvot, tad līdz ar to mārketingam ir jākalpo kā rīkam, lai pievērstu to cilvēku interesi, kuri būs maksāt spējīgi. Awareness, jeb sasniedzamais, ir, protams, tas, uz ko mēs skatāmies un kā mēs to redzam, tātad sociālos tīklos, ja jūs redzat, cik jūsu daudz mājaslapu ir apmeklējuši, cik daudz ir iepirkušies, ir ļoti, ļoti labi, jo mājaslapa atlasa tos cilvēkus, kuri ir iesākuši produktu iepirkšanu, bet apstājušies pie iemaksas, un jūs ar šo mērķa auditoriju varat komunicēt, lai noskaidrotu, kāpēc viņi ir apstājušies, kas viņiem bija neskaidrs. Un arī tie, kas veikuši jūsu pirkumu, bet nav devuši nekādu atbildi par to, vai viņiem patika. Tad feedbacks ir arī ļoti svarīgi. Atgriezniskā saite jums kā uzņēmumam, jebkuram uzņēmumam ir ļoti svarīgi. Un tāpēc ir svarīgi arī novērtēt katru uzņēmumu. Tas ir mūsu laiks, bet man varbūt kā potenciālajam klientam būtu ļoti svarīgi saprast, vai šis uzņēmums attiecīgi ir labs un vai jūs kā sabiedrība viņu izmantojot, man viņu ieteiktu. AIDA modelis apraksta pamatprocesus, kas cilvēkus mudina rīkoties, attiecīgi veikt pirkumu. Un modeļa darbības pamatā ir ārējie stimulējošie faktori no pārdevēju puses. Pārdevējs esam mēs, kurš atrodamies aiz skatloga vai veikalā vai gada tirgu un cenšamies jums iestāstīt, cik svarīgi un jūs bez tā nespējat dzīvot un doties mājās. Turpretī, ja mēs neaizējam uz turieni, jūs sociālos tīklos, ziņās, laikrakstos, radio dzirdat par kādu aktivitāti vai notikumu vai kādu jaunu produktu, un jūs vienkārši aiz tā, kad jūs dzirdat viņu nepārtraukti, esat spiests iegādāties. Varbūt jums tas nemaz nav vajadzīgs, bet vienmēr jau tas instinkts, pamudināšanas instinkts ir tas, kas mums impulsu rada iegādāties. Tātad uzmanība, priekšstats par produktu vai pakalpojumu eksistenci, intereses, ieinteresētība izpētīt produktu priekšrocības, tas ir kā klients jau to skatās. Vēlme ir iegādāties pašu produktu, kuru mums rada visi sociālie tīkli, kolēģi, draugi, un mentālais stāvoklis, rīcība veikt šo pirkumu ir ne tikai kā, šeit es gribētu vienmēr pierakstīt arī ekonomiskais faktors. Ja man šobrīd nav alga ienākusi vai stipendija, tad droši vien, kad mana vēlme, ja mentālais stāvoklis iegādāties neatbilst manai kabatas, jeb mana maciņa stāvoklim. Un apmierinātība atkārtot pirkumu var būt ļoti ilgstoša vai turpretī ļoti proporcionāli. Tātad, nekad es negribētu gan šobrīd kaut ko izcelt kādu produktu, bet ja jūs pērkat, es nezinu, biezpienīgu kārumiņš, un ja jums šīs tieši sortiments ir ļoti iegaršojies, es nezinu, zemeņu, un tad attiecīgi tas ir jūsu mīļākais, un jūs viņu iegādājaties nepārtraukti.
kamēr neatādaties. Ja? Un, protams, piramīdas modelis tika izmantots kā pamats organizācijas pārdošanas struktūrēšanai, jo, ja atceraties, iepriekš nebija tādu sociālo tīklu un iepirkās tikai cilvēki ar attiecīgo sociālo stāvokli, un viņiem bija nepieciešams veikt skatlogu, teiksim, iekārtošanu. Tā bija viņu reklāma, un reklāma, ja iespējams, arī bija kādos žurnālos ievietota. Bet īro pārdošanu veica paši pārdevēji. Ja? Un tas, protams, pārdevējiem dod iespēju labāk sasniegt mērķa klientu, jo ienākot klientam veikalā, darbiniekam ir jau jābūt ar trenētu aci, lai saprastu, cik daudz viņam drīkst izspiest ārā naudu. Un, ja jūs viņu pa daudz spiedīsiet, iespējams, ka viņš vairs nekad neatgriezīsies jūsu veikalā. Un, protams, sakārtojot rīcību saskaņā ar šo ieteikto piramīdu, kad cilvēkam no sākuma ieinteresē, pēc tam viņam dot to, teiksim, impulsu, ka bez šīs produkta jūs nevarat dzīvot tālāk, ja, jo tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, tā apmierinātība, ka viņš ir ieguvis tiešām kvalitatīvu produktu par attiecīgo samaksu, ko viņš bija gatavs maksāt. Ja. Un, protams, pārdevējiem jābūt un jāmeklē dažādi pārdošanas mērķi. Neiesmērēt. Es vienmēr saku, mārketings nenozīmē iesmērēt. Mārketings, jeb pārdošana kā tāda, ir veicināt pircējam pašam labprātīgi to darīt. Un, protams, jāstrādā arī ar gan esošajiem klientiem, gan arī ar potenciāliem klientiem. Ar potenciāliem klientiem nenozīmē, ka tas klients ienāks veikalā un uzreiz būs jau maksāt spējīgs, vai tieši tagad viņš to pirks. Bet neapšaubāmi apstrādājot šo klientu, ir svarīgi saprast, vai viņš ir ieinteresēts. Mans pašas šīs nedēļas stāsts iegāju veikalā, kurā bija. Es neteikšu, ka es biju gatava maksāt, bet mani ieinteresēja attiecīgais produkts. Pārdevējs, novērtējot mani, nezinu, īsti nejūta tādu vēlmi vai tādu stimulu man šo produktu nopārdot. Un, attiecīgi, es aizgāju neiegādājoties šo produktu. Šodien, pēc 3 dienām, tas sanāk, es saprotu, ka es šo produktu būtu nopirkusi, ja man būtu kārtīgi veicinājuši šo pirkumu veikt. Un te ir tā mazā niansīte, kad jāprot un pārdevējiem ir jābūt apmācītam. Un tas man liecina par to, ka daudz uzņēmumi vairs neiegulda līdzekļus darbinieku apmācībā. Kādi tātad ir plusi pie šīs AIDA pārdošanas piramīdas? Iepriekšējos laikos tam ļāva pārdevējiem un vadītājiem novērtēt pārdošanas aktivitātes progresu. Mūsdienās, ja jūs strādājat šobrīd pie pārdošanas, tad jūs zināt, ka jums ir mēneša plāns. Un jums mēneša plānu vienmēr ir jāizpilda. Pretējā gadījumā jūs nedabonat bonusus, jums ir nepaukstina jūs amatos, jums nav pielikumi pie algām, un tātad vesela sērija. Ja? Un organizācijas pārdošanas piramīda struktūrēšana ar AIDA modeli, protams, mums dod iespēju, teiksim, sasniegt, bet ieraudzīt tos kvantitīvos datus. Ko tas nozīmē, kvantitīvie dati? Tas nozīmē, ka jūs pēc ietirgojuma varat redzēt, cik daudz klientu jūs mēnesī ir apmeklējuši, kuri klienti bija tie, kuri bija ar augstiem ienākumiem, kuri klienti bija ar ļoti zemiem ienākumiem un kuri klienti, cik daudz proporcionāli jums bija ar vidējiem ienākumiem. Veidojot statistiku, jūs saprotat, ka jūsu veikalu apmeklē vidēji augsti cilvēki ar ienākumiem. Un tad ar šiem ienākumiem, ar šiem klientiem jūs varat strādāt. Un otrs plus, ko modelis dod, mums parāda pārdevējiem, ka laiks ir būtisks jēdziens pārdošanas procesā. Un ja es kā klients esmu iegājis jūsu veikalā, tad jums ir jātaupa, bet jums ir jāprot man nopārdot. Un, protams, potenciālajiem pircējiem garstāvoklis var mainīties attiecīgi no pārdevēja. Vakardienas stāsts. Apmeklējot lielveikalu, man bija jānopērk kūka. Un es jautāju, jo man nav ne jausmas, jo tur nav uzrakstīts, kas tā par kūku. Tur ir kūku nosaukumi, un es jautāju pretī stāvošam pārdevējam, kas tā par kūku, un viņa nav ieinteresēta man neko stāstīt. Un viņa saka, paņemiet lūdzu grāmatiņu un palasiet. Neapšaubām, mans garstāvoklis bija ļoti zems, un es saprotu, ka es arī strādāju, un mans pienākums arī ir atbildēt uz miljonus jautājumiem visas dienas garumā.
te man parādīja atkal par to, ka šis uzņēmums, tas jau gan bija cits, arī neinvestē līdzekļus, laika resursus pie pircēju apmācības. Iespējams, ka darba samaksa ir tik zema, ka tam darbiniekam nav vēlēšanās ar mani ķēpāties. Un, protams, pircējiem ikvienam no šīm fāzēm pie ieinteresētības, apmierinātības ir dažādas informācijas jāzina un to jāprot pārdot. Tātad, ja es esmu šeit atnākusi un es vēlos nopirkt šo kūku, tātad jūsu pienākums man šo kūku ir noreklamēt. Un, protams, trešais plusiņš mums ir modelis kalpo par pamata reklāmas efektivitātes novērtēšanu. Tas bija otrais ar sirsniņām, ja mēs atceramies pēc piramīdām. Attiecīgi, ko nozīmē pārdošana? Ja es esmu šeit atnākusi, jo zinu, ka, pieņemsim, veikalam X ir šomēnes 40% izpārdošana, neapšaubāmi reklāma ir efektīva. Ja, piemēram, reklāma nav izvietota ne bukletos, no sociālajos tīklos, tikai pašā veikaliņā, maziņā formātiņā ir pielīmēts pie stenda, ka 40% ir izpārdošana, visnotaļ, vai tā būs efektīva? Nu, pieļauju domu, ka nē. Bet, ja jūsu produkts ir, teiksim, ierobežots un jūsu veikalu apmeklē pēc kvantitīvajiem datiem pietiekoši daudz cilvēku, jā, nav vērts tērēt naudu un laiku ieguldot reklāmai. Šo mazo 40% izpārdošanu jūsu veikalā ieraudzīs jebkurš ienākošais. Ja? Un, protams, pamats piramīdai, ko patērētājs uzvedības atpazīst, mums ir jāsaprot hierarhijas modeli. Laimīgs pircējs, viņš atgriezīsies. Negribu šādu vārdu lietot, bet apmānītais klients, kas jutīsies emocionāli apmānīts vai naudas izspiests, viņš vairs nekad pie jums neatgriezīsies. Un tas ir ļoti jāņem vērā pie pārdošanas. Kādi tad ir mīnusi? Mīnusi, protams, pamatā ir priekšstats, ka pārdevējs vairāk nekā pircējs kontrolē notiekošo, un tā tas visnotaļ ir. Jā, pārdevējam ir kamieļa instinkts, neapšaubāmi viņš apvedīs to pircēju nabagu ap stūri un beigās jūs nopirksiet nevis vienu produktu, bet 5 un jūs samaksāsiet vairāk naudas nekā jums kabatā ir. Un jaunākie pētījumi apliecina, ka pārdošanas un pirkšanas līdzīgi procesi ietekmē vispārēju pārdošanas procesu, nevis individuālo darbinieku darbību. Tas nozīmē, ka šobrīd mūsu pārdošana Latvijā vismaz ir balstīta uz to jūsu alga, jūsu ietirgojums. Vai tas ir jums motivācija vairāk ietirgot? Visnotaļ. Vai tas ir AIDAS pamatmodelis? Es teikšu nē. Un otrs mīnus ir izmantot pārāk šaurā nozīmē. Mērķis veicināt potenciālo pircēju pirkšanas aktivitāti neapšaubāmi nav cenu kosmosu samazināšana vai akciju veidošana. Šie ir pa posmiem, un šie posmi norāda, kad ir veiksmīgāk pārdot 5 produktus 5 cilvēkiem nekā 500 produktus 50 cilvēkiem. Ko tas nozīmē? Kvalitāte būs uz 5 produktiem, ap 500 kvalitāte būs stipri zemāka. Un tas arī ir tas, uz ko mēs runājam arī uzņēmumā. Neproporcionāli saveidotas cenas, pārlieku liels preču sortimentu daudzveidība mulsina pircējus. Un, protams, arī pārdošanas procesa pārāvumi, ja procesa notiekošais, kad vēlamies pārdot visu, kas mūsu stendos ir, bieži vien klientam liek justies apmānītam vai tieši otrādi, kad viņu apzog. Sekmīgais AIDA lietošanas noslēpums, protams, ir izpratne par to, cik reāls ir potenciālais pircējs. Potenciālais pircējs nozīmē, ka tas varētu būt jūsu pircējs, bet tas nenozīmē, ka viņš jau ir. Un, protams, tas prasa jūsu iemaņu un pieredzi, lai šo pircēju piesaistītu. Un piesaistīt var gan ar tiešo mārketingu, kas ir 2B2, un otrs, protams, kas ir ar integrēto, kurā jūs žurnālos, televīzijā vai baneros ievietojat attiecīgo reklāmu. Un jaunākie pētījumi, protams, arī liecina, ka pircēji savu garstāvokli maina ar dinamikas maiņu, arī mainās arī secīgi to sakārtojums un viņu iepirkšanās paradumi. Nelaimīgi cilvēki ir daļa cilvēku, sabiedrības daļa, kura nelaimīgi cilvēki dodās iepirkties, jo tas viņus, teiksim, kaut kādā veidā
iepriecina, un tad jūs visvairāk varat nopelnīt naudu. Un otrs, neēduši cilvēki visvairāk iztērē naudu pārtikā. Šodien tas būs viss. Mīļš, paldies, ka jūs esat, un lai jums stipra veselība, darbojieties, gaidu jūsu darbiņus. Visu labu!